Laipni lūgt atpakaļ mūsu vlogā 2 par futbolu. Nu šodien mēs esam U17 FK Salaspils mačā. Jā, Ostvalda vidusskolas laukumā Imantā. Sagaidāms interesants mačs, daudz goli, bet domāju, ka Salaspils pārliecinoši vinēs. Jo Dinamo Rīga ir ļoti zem tabulā. Salaspils ir augstāk, vajadzētu būt pārliecinošam panākumam, vismaz 7 vārdu pārsvaru. Un skatīsimies tā, kas notiks. Viens 0 FK Salaspils labā. Nu, tur tušas vārdos tiek trāpījis, bet vismaz bija vārti. Viens. Tikko viens pats spēlētājs Dinamo Rīgas aizskrēja. Tur paši jau malu skrēja. Uzsita ar Alfam, diemžēl nesnāca atsargāt, un tur ir 1-1. Nu? Trīs 1 FK Salaspils labā. Viņš iesit pašā apakšējā labajā stūrī. Ļoti smags gols. Ļoti smags. Sam. 4-1 Salaspils labā. Salaspils kapteinis ielika smuks vārds no stūra. 5-1 Salaspils labā. Vārds ir ķīpa atsita, bet viņam kaut kas izslīdē no rokā un bumba bija vārtos. Diemžēl ielaida Salaspils. Nekas ir 5-2 vadība šobrīd. Es domāju, ka vēl ir šanses Salaspils arī palielināt pārsvaru. 6-2 Salaspils labā. Jā, 3. numurs jau nāca uz maiņu un iest jau savu otro vārtu gūmu. Tiešām ļoti laba spēle viņam, bet, cerams, Salaspils vēl kaut ko parādīs tiešām labu. Un pretinieki maina vārdsargus. Kas bija grūtākais spēlēt par šo klubu? Grūtākais spēlēt par šo klubu gan jau bija saspēles, jo ļoti mazs laukums ir. Un, jā, tas bija grūti, ir pēc platības un garumā laukums ir diezgan mazs un nav pierasts pie tāda spēlēt. Un vai izdevās spēles doties plāns? Jā, galvenais bija uzvara un pacelt bišķi gola diferenci augšā, jo šis tomēr nav tas stiprākais klubs mūsu tabulā. Un tas arī viss. Un vai rezultāts jūs apmierina, vai varēja, protams, būt labāks? Noteikti rezultāts varēja būt labāks. Varējām varbūt vairāk golus iesist, mazāk ielaist. Rezultāts bija 6-2, jā? 6-2? Varējām varbūt neuztaisīt pendeli, varbūt no sākuma mazliet ieslēgties un noturēt
0 ielaistos, un noteikti arī bija daudz vairāk situācijas. Nē, daudz vairāk uzbrukumi bija mums, tā kā varējām trāpīt līdz pat 15 goliem, un labi, viss. Paldies par interviju. Lielas cerības visu.